Mans vārds ir Jurģis Miezainis, esmu ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs. Bet šodien es pamēģinu sevi tādā lomā, kurā es bišķīt šo cepuru noņemu nost. Un līdzekļu taupības nolūkos esmu arī šī pasākuma moderators. Tā kā mums ir uzdevums par nākamā gada budžetu, mums ir jātaupa katrs cents. Bet kādēļ tad es esmu arī viens no galvenajiem iniciatoriem šādam pasākumam un kādēļ es esmu sasaucis vai uzaicinājis jūs visus šeit ir tas, kad jau ir īstenībā rudens un varbūt pat brīžiem liekas, ka nav vairs aktuāli, bet mums ir vairāk uzdevumi, tā skaitā no tiesības sarga no premjeras par to, ka mums jārada regulējums ekonomikas ministrijā par izklaides trokšņiem. Un ir viena lieta, ko mēs bieži vien palaižam garām, kad mēs paši jau daudzos gadījumos varam atrisināt to problēmu. Un mēs varam atrisināt problēmu jau esošajās programmās, atjaunojot mūsu mājas. Jo kopā ar dzīvību vienmēr ir skaņa, vienmēr ir troksnis. Pilsētas, urbānā vide vienmēr radīs ne tikai kaimiņus, bet arī skaļākus un klusākus kaimiņus. Un pilsētu vide mainās, un viņi paliek arvien urbanizētāka, un cilvēki kļūst modernāki, mobilāki. Un tas, ko mēs redzam, kad šī pilsētu vide mainās pēc mūsu paradumiem un vajadzībām, bet netik strauji mainās pēc tā, kādas mums ir šīs ēkas, un vai mums ēkas un tās mūsu dzīves vietas īstenībā atbilst tām prasībām, kādas ir šobrīd pilsētu vidē. Un tādēļ arī šāda kolāža, kurā mēs redzam, kāds bija Rīgas centrs brīvvalsts laikā, tad 90. un jau mūsdienas. Satiksmes intensitāte, cilvēku skaits, uzņēmumu skaits, transporta līdzekļi, kas no zirgiem pārvērtušies par rūpšām mašīnām un dažām bišķīt klusākām mašīnām. Tās ir lietas, ar kurām mums jāiemācās sadzīvot. Un tad mums ir otrs aspekts. Mums ir jāveido kā valstī, kā pilsētām, ir jāveido biznesa vide. Lai arī šajā vidē attīstās uzņēmējdarbība, rada darba vietas, rada ienākumus un rada to vēlmi tai urbānajai vietai doties. Jo mēs esam, tomēr būsim godīgi pret sevi, ir Latvijā pilsētas, kas ir zaudējuši ļoti daudz cilvēkus. Un daudz ir aizbraukuši projām tieši tādēļ, kad nav šo darba vietu, kad nav šo ienākumu. Un, ja nemaldos, viens no klātesošajiem vienā no Saeimas komisijas sēdēm pat bija teicis, ka vispopulārākais nomnieks Rīgā ir izvēlēt telpas, gan Rīgas kā labākais restorāns Rīgā ar nosaukumu. Un tā ir lieta, kas mums arī jāņem vērā, ka mums šī biznesa vide jāsaglabā. Un tad mums ir mūsu nacionālās vērtības un svētki, kurus varbūt ar nepārdomātiem regulējumiem mēs arī varam ietekmēt pat aizliedzošu brīžiem. Un tas ir tāds strīdīgs jautājums, bet arī par dziesmu svētkiem cilvēki sūdzās. Un tieši par to. Ja drīkst nolasīt, es brīdinu, ir ne tik normāla leksika, bet šis ir no sūdzībām LV par deju svētki Daugavas stadionā. Citēšu. Vai esmu vienīgā ar savu kaimiņieni, te mirstam nost no nenormāliem trokšņiem sakarā ar deju svētkiem no rīta 7 no rīta līdz 23. Vaiprāts. Sazvanīja izglītības ministriju, solījās risināt, bet nekā. Zvanījām uz pašvaldības policiju. Tur jau ministri, tā es iepauzēšu, lai tie nedrīkstētu braukt. Un mērīt decibeļus. Sūdzība vēl turpinās. Bet būtība ir tāda, ka mums ir ļoti tāda šaura vieta, kurā mēs varam rast kompromisus un risinājumus.
Un viens risinājums ir regulējums, ko mēs izstrādāsim. Mums līdz novembrim laiks, kas noteiks kaut kādas prasības uzņēmējiem. Bet daļa risinājuma ir tomēr jāpasaka, ka ir arī katram cilvēkam, katram iedzīvotājam. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, nedaudz uz apakaļ, kā mums bija ar ēkām, tad lielais vairums valstī esošo ēku ir līdz 1940. Gadam būvētās. 44%, kā, teiksim, par gadu laikiem. Tad nākamais lielākais daudzums ir, kas ir bijis no 1960. līdz 90. Un tad tikai daži procenti modernās ēkas, kas ir jau attiecīgām energoefektivitātēm un jau arī ar kaut kādiem akustiskajiem parametriem, kas ir ņemti vērā jau mūsdienu, teiksim, mūsdienu prasībām. Bet mums ir iespēja ēku atjaunošana, renovācija, ir lietas, kas ne tikai energoefektivitātei mums spēj dot labumus, bet arī skaņu un citu, teiksim, trokšņu izolācijā.